Cik ilgi mēs ar teiksim, Latvijā pieejamo pārtiku, mēs zinām, ka ziemā mums ir bišķiņ savādāks racions un vasarā ir savādāks. Cik gadus mēs vēl varam tā kā paļauties uz to, ka ar pārtiku mēs tomēr varam nodrošināt šo antioksidatīvo spēju, tos brīvos radikāļus tomēr turēt klusus. Mēs varam čīkstēt, ka ir slikti un maz, un vienmēr kaut kas būs par maz. Lai kā arī tas būtu, bet mēs varam pirmkārt jau plauktos arī ziemā. Mēs caur ziemu varam nopirkt svaigus kāpostiņus, ziedkāpostu, brokoli, kaut ko no redīsiem un salātiņiem un lociņiem. Ja? It kā mums pamat nodrošinājums cauru gadu ir viss. Ja mēs runājam vēl par ultramikroelementiem, dienvidu zemēs, tās zemēs, valstīs precīzāk, ja, ir pamatā karbonāta augsnes. Un tas ļauj augiem uzņemt arī mikroelementus daudz augstākā koncentrācijā, kā tas ir Latvijas, Baltijas apstākļos, kur augsnes pārsvarā ir skābas. Jā, mēs mēģinām viņas dabūt bāziskākas, neitrāli. Augsne var paņemt, tas nozīmē, ka mēs arī organismā nevaram nekā caur maizīti ievest, ne arī, izbarojot mūsu draugiem, draugiem nevar teikt, vistiņām un cūciņām un gotiņām, arī šādā veidā caur pieniņu oliņām mēs nevaram dabūt tik, cik mums vajag. Pretēji nākot no dienvidu zemēm, tur jau a priori tā koncentrācija šiem ultramikroelementiem ir daudz augstāka. Es neaicinu, ka mums jāpāriet tikai pieņemsim uz Grieķijas vai Itālijas vai Francijas vai Spānijas produktiem, bet ziemā tas tā ir ļoti laba alternatīva.